Video turpina jūs Jurāns. Pēc Nacionālās apvienības deputāta iesnieguma valsts policija sākus kriminālu procesu par mākslinieka Brektes publicētu video internetā. Tagad likumsargiem būs jāskaidro, vai strīdīgais video ir uzskatāms par mākslu. Es mīlu tevi, Latviju! Kā Latvijas dzimšanas dienas sveicienu mākslinieks un Mākslas akadēmijas asociētais profesors Kristians Brekte savā TikTok kontā publicēja video, kurā viņš stāsta, kā pagatavot lielopu sirdi. Tā ir daļa no viņa 23. gadā sāktās video sērijas, gatavot par Kristianu Brekti. Gatavot Kristianu Brekti ir viena no manām mākslinieckajām izpausmēm, un man tādu ir daudz, un es savā mākslinieckajās izpausmēs nesu to lāpu un nesu to gaismu tai sabiedrībai, lai viņi saprot un mēģina... Он довольно скандальный mākslinieks Бректе. На него подали из националистов наших сеймовских НА. Подали в суд за то, что он оскверняет в своем видео, там одном из видео, оскверняет памятник на кладбище, по-моему, в братском кладбище в Межапарке. Policija neuzskata, ka apgānīšana ir tikai fiziska pieminekļa bojāšana. Strīds ir par performances izvēlēto vietu un formu. Praktiski tas nozīmē, ka likums Он профессор академии художеств нашей. А это Рукс. Вот. Сколько он продержится, неизвестно. Pēdējo, ko es redzēju, man pašam smieku sanāks, skatījos mākslinieku šo performējumu saistībā ar Valentīnu dienu. Jā, tātad, kas saka, tādā interesanti. Да, довольно оригинально и вызывающе, безусловно. Тоже из того же объединения национального, Индриксоны были. Конечно, они защищают своих националистов, латышских, крайних националистов, которые много лет уже, скоро 40 лет будет, как Латвию разрушают. Не сами, конечно, а с помощью Домброва. Pagaidiet, ja kāds aiziet uz jūsu tuvinieku kapu čurāt, tā būtu māksla, viņš pats teikt, viņš nečurāja tur šobrīd, neviens ir šāds alegorijas dod jautājumu. Да, все годы они были в правительствах, в сеймах, провокационные предложения предлагали. Ну и Латвия Сцельш поддерживала их, конечно, всегда. Ну вот, дошли мы сейчас до той жизни, которую имеем. Да, рассказывают, какие у него достижения, и обалвоями, то есть награды. Да, да, в определенных кругах он пользуется успехом, конечно. Но является ли это искусством полезным и хорошим, это большой вопрос.